Ceturtdien sāksies Valmieras pilsētas svētki, 730. dzimšanas dienas svinības, bet to ieskandināšanas pasākums notika jau piektdien Valmieru Muižā viduslaiku noskaņās, simbolizējot Valmieras dzimšanu un uzplaukumu Hanzas laikus. Valmieru Muižas alus darītavu šajā vakarā pilsētai pasniedza dāvanu, īpaši svētkiem darītu Valmieras dūmalu. Labs, ir labs. Valmieru Muižas alus darītavā stāsta, ka ilgi domājuši, ko Valmierai dāvināt un izlēmuši, tam jābūt jaunam alum, kas nestu Valmieras vārdu un kam būtu Hanzas laiku garša. Mēs skatījāmies, kā tad alu brūvēja tālajos Hanzas laikos un atklājām, ka tolaik izmantoja mieža iesalu, kurš bija īpaši pagatavots. Tika pagatavots īpaši kaltējot to dūmos, bērzu malkas dūmos. Un tad šo te bērzu malkus dūmos kūpināto iesalu mēs esam izmantojuši arī šī īpašā Valmieras dūmala gatavošanā. Un katrs, kas nobaudīs šo alu, sajutīs tieši šo kūpināto dūmu garšu. Un raudzīsim, kā šodien cilvēkiem patīk šī Hanzas laiku iedvesmotā garša. Aigars Runģis atgādina teicienu, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, un to varētu attiecināt arī uz Valmieras dūmalu. Un šādi tad man ir gadījies arī vēl pie dažiem mājas alus darītājiem Latvijā pat kaut ko līdzīgi arī nogaršot arī Latgalē, kur vēl aizvien šo iesalu kaltē dūmu pirtiņās, un no turienes arī iegūst šo iesalu arī ar dūmu garšu. Tā kā mūsu gadījumā tas drīzāk ir kā atgriešanās vēl pie saknēm, kā kaut kādu senu patiesību atkal šodien piedāvāt jaunā veidā. Kā ilgi eksperimentējāt, kamēr sanāca tas rezultāts, kā tas bija? Mēs ilgi domājām, kādam tam alum būt, bet tagad jau mēs varējām uzreiz uzbrūvēt tādu, kas patīk. Un man prieks, kad arī Rātas kungi novērtēja un teica, ka ir gana labs, lai valmieriešiem uz pilsētas svētku galdiem varētu likt. Izbrūvētas tikai 5000 pudeles Valmieras dūmalas, un tas būs pieejams tikai pilsētas svētku laikā. Piektdienas vakarā īpašs sveiciens ar ielūgumu uz Valmieras pilsētas dzimšanas dienas svinībām aizceļoja arī uz visām kādreizējām Hanzas pilsētām Latvijā. Pilsētas vadītāji vērtē, šovasar mūsu pusē tiešām ir ko darīt, ko redzēt un ko izbaudīt. Tikko mākslas festivāls beidzās Cēsīs Valmieru Muižā, jau gandrīz katru nedēļu te notiek kaut kādi svētki. Arī Valmierā mēs daudz ko darām, un tas viss kopā rada tādu cilvēkiem, es domāju, ļoti labu atmosfēru, labu auru mūsu siltajā, karstajā, lietainajā vasarā, ka vienkārši var nākt, atpūsties, iedzert vienu mazu alu, pastaigāt, droši vien drīz atjaunos arī torni, un tad te būs pavisam mājīgi. Un tātad šonedēļ Valmieras pilsētas svētki ar bagātīgu programmu. Ceturtdien, piektdien, sestdien aicinām visus piedalīties svētkos un baudīt svētkus kopā ar Valmieru. Un galvenais valmieriešiem jāaicina arī ciemos viesi, draugi, radi no visas Latvijas un no ārzemēm, lai brauc, skatās, jo būs jau ko redzēt, būs kur piedalīties, būs kur tā pastaigāt vienkārši un paskatīties, un arī bērniem daudz ko būs ko darīt, tātad visi uz svētkiem.